Labdien! Labdien! Visi, kas mani redz, klausās, dzird, skatās. Paldies jums par to. Šodien es nolēmu apspriest jautājumus, kas ir saistīti absolūti precīzi un konkrēti ar Latvijas valsts aizsardzību. Es pie šīs tēmas sen neesmu ķēries, bet, diemžēl, aktuālas diskusijas gan sociālajos tīklos, gan interneta portālos, gan tajā skaitā var uzskatīt valsts plašsaziņas līdzekļos, kas skar kārtējo bruņu tehnikas iegādi no Latvijas Republikas aizsardzības ministrijas puses, gan visus iespējamos jautājumus dažādos griezumos un šķērsgriezumos, kas ir saistīti ar Sēlijas poligonu un perspektīvā tilta izbūvi pāri Daugavas upei, Daugavai, kas principā un pamatā būtu paredzēts smagās kara tehnikas, bruņu tehnikas pārvietošanai, pārdislokācijai. Un es to visu lasu un nolēmu tomēr dažas šādas tādas domas izteikt. Tātad, kas ir principiāli visā šajā lietā, kas ir saistīta ar Latvijas valsts aizsardzību? Tātad, pirmkārt, ir vairāk aspekti, kuri būtu absolūti precīzi jāsaprot. Tātad pirmais aspekts ir tāds, ka Latvijai var uzbrukt tikai no Krievijas un Baltkrievijas puses. Citu variantu nav. Neskatoties uz jebkādu kara iznākumu Ukrainā, Krievijas armija personāla sastāvu ziņā varētu būt pēc pāris gadiem ap 1,5 miljonu cilvēku. Tie būs neapmācīti, tie būs truli, tie būs dūmji, tie būs bez zābakiem varbūt. Un arī var būt pat bez trieciena šautenes, ar rungu rokā, bet 1,5 miljons. Tas ir pirmais jautājums. Un kā šo 1,5 miljonu noslaktēt uz Latvijas un Baltijas valstu robežām? Tehnoloģiskas atbildes nav. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, man diezgan ir neizprotama, kā virsniekam, pieķeršanās tāda, es teiktu, naiva Latvijas puses pieķeršanās bruņu mašīnām, tankiem un tā tālāk, pašgājēji lielgabaliem un visai šai te lietai, ko sauc par bruņu tehniku. Un šīs tehnikas vai ar šo tehniku pārvietošanu saistītajiem jautājumiem. Tātad, kas notiek ar bruņu tehniku šodien kaujas laukā? Es domāju, šeit jautājums vajadzētu saņemt pirmām kārtām no Krievijas federācijas. To es tā ar humoru saku. Jo Krievijas federācija ir kaut kādā veidā iemanījusies sadedzināt Ukrainas kaujas laukos ne tikai gandrīz visu, ko viņi ir saražojuši vai spējuši saražot pa pēdējiem 30 gadiem, bet, kā rāda Lielbritānijas un Amerikas izlūkdienestu dati, tad maksimums 2026. gada janvārī, februārī, tas sanāk pēc gada, Krievi būs ļoti sekmīgi sadedzinājuši Ukrainā arī pilnīgi visu PSRS pārmantoto bruņu tehnikas apjomu. Tie ir fantastiski cipari,
Fantastiski cipari vienkārši. Un pat, ja mēs nopirktu rīt 200 tankus, kas naudas ziņā nav iespējams, mēs neko nevarētu likt pretīm Krievu ordām un viņu bruņu tehnikām, jo, ja Krievija tiek pārtaisīta pilnīgi uz militāras ekonomikas pamatiem, tad tur tie tanki tiks ražoti, tā kā sieriņi kārums aptuveni. Bet loģika ir pavisam citā. Pavisam citā. Kāda vispār ir bruņu tehnikas un tanku konkrēti, nezinu, kāpēc visi ķerās pie tiem tankiem, nozīme mūsdienu karā. Šodien viena tanka nogādāšana, transportēšana līdz kaujas izejas pozīcijai nepamanīta faktiski nav iespējama. To absolūti precīzi var atkal izskaidrot Krievi. Un to visu parāda notikumi Ukrainā. Kas šeit ir ļoti svarīgi un kas ir jāsaprot, un šeit aizies uzreiz visi konteksti ar visiem Rail Baltikiem un visiem pārējiem variantiem. Tātad pirmkārt bruņu tehniku vajag nogādāt līdz kaujas līnijai. Tam tiek izmantots dzelzceļš pārsvarā. Bet, kas ir jāsaprot, ka visa šī dzelzceļa maģistrāles garumā, tādā gadījumā, šis dzelzceļš ir jāaizsargā no gaisa. Jūs vispār saprotat, cik tas izmaksā, jo šo dzelzceļa līniju var pārraut, vienkāršiem vārdiem sakot, ar vienu taktisko nekodola raķeti. Tas pats ir par tiltiem, tā kaut viņus 10 var uzbūvēt pāri Daugavai. Katrs šis tilts ir jānodrošina ar pret gaisa aizsardzību. Pie kam? Vairākos lokos vai līmeņos. Jūs iztēlojaties, cik tas vispār izmaksā un vai tas ir iespējams Latvijā. Par tankiem turpinājumā. Šodien nav iespējams nepamanīt, koncentrēt ne tanku divīzijas vai tanku korpusus, kā tas bija Otrajā pasaules karā, vai pat tanku armijas, kas vispār ir kaut kāda fantastika. Šodien nav iespējams koncentrēt un izvērst uzbrukumā tanku rotu nepamanīti. Tas nav iespējams vienkārši. Un visa šī tehnika tiek sadedzināta, kā atkal rāda Ukrainas piemērs. Faktiski jau atrodoties kustībā, tas ir maršā uz izvēršanas punktu. Citiem vārdiem sakot, tankiem kā tādiem un bruņu mašīnām dažne dažāda veida, un visam pārējiem, kas kustās uz bruņu bāzes, faktiski, reāli, kaujas nozīme kā uguns vienībām ir zudusi. Jo paskatāmies analogus tam, kas notiek pasaulē. Cik tanku un bruņu mašīnu ir organizācijai vai bija Taliban Afganistānā? Cik? Viņiem bija tanku pulki
amerikāņi tur pabija mūsu partneri 20 gadus. Ar ko viss beidzās? Viss mēs zinām, ar ko viss beidzās. Cik tanku ir Hezbollah vai Hamasam? Bet kādas problēmas šīs organizācijas ir radījušas un turpina radīt Izraēlas valstī? Un kā atkal pierāda to austrumu notikumi, tad pat slavenais Izraēlas tanks Merkava kaujas laukā deg pietiekoši skaisti. Bet katrs tanks izmaksā milzīgu naudu, tas ir virs miljona. Ekipāža ir jāapmāca, tas vēl maksā naudu. Un šis tanks, šis nolādētais tanks, ir vēl visu laiku jākopj, tāpat kā automašīna. Un pat vēl daudz vairāk. Un tas atkal prasa loģistiku, remontu bāzes, pie tam pārvietojamas. Tas prasa kaujas lādiņu, šāviņu, vienalga kā viņus latviski var saukt, piegādi laikā un vietā, un tā tālāk un joprojām. Un tas viss ir ļoti dārgi. Nerunāsim šeit par citiem faktoriem. Un ļoti sarežģīti to visu ir noslēpt, lai to nefiksētu ar izlūkošanas līdzekļiem no gaisa šodien. Un ne tikai no gaisa. Tātad jautājums ir tāds. Ko mēs īsti Latvijā gribam un kas mums īsti būtu vajadzīgs? Ja mēs uzbūvējam tiltu pāri Daugavai un uzbūvējam Rail Baltiku, kas faktiski arī bija paredzēts šīs visas bruņu tehnikas piegādēji uz Baltijas valstīm no NATO valstīm centrālajā Eiropā. Ko mēs iegūstam? Un vai mēs vispār kaut ko iegūstam? Un vai tas vispār praksē ir iespējams? Un jautājums, cik tam savus lūžņus pretīm var nolikt Krievi? Vieni lūžņi viņiem beigsies. Tas ir fakts, kas jau ir milzīgs trauksmes signāls. Bet ne trauksmes signāls par Krievijas agresīviem nodomiem, bet trauksmes signāls par bruņu tehnikas izmantošanu kā tādu. Vai mēs varam šeit koncentrēt tādu bruņu tehnikas apjomu, ar ko var iebrukt Krievijā? Teorētiski, zem mācību izkārtnes koncentrēt var. Tas nevienam nav noslēpums, ka tā dara visas valsts pirms kara uzsākšanas. Arī Krievi līdz 22. gadam visu laiku veids kaut kādas nesakarīgas taktiskās mācības apkārt Ukrainai. Un ieskaitot tajā skaitā zem šādu mācību širms, Krievijas karaspēks tika pārvietots uz Baltkrievijas teritoriju, lai veiktu izrāvienu uz Kijevu no augšas. Tas viss ir standarts, tas nekas nav jauns izdomāts, tā darbojas visi un sen jau. Bet cik reāls var būt šāds tanku iebrukums Krievijā vispār? Un cik tas vispār viss var būt reāli? Un es vienkārši atklāti sakot brīnos par Latvijas stratēģiju un tiem stratēģiem, kas sēž Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štābā, vai kā viņš tagad saucās, un visas šīs lietas, kā saka, štuko zīmē un liek kopā. Un vienlaicīgi, teorētiski vismaz, tiem ģenerāļiem, kas tur sēž štuko un liek to visu kopā, par to būtu jāinformē Latvijas Republikas augstākā politiskā vadība. Tātad tas ir premjerministrs, ministru prezidents, Seimas priekšsēdētājs un dabistiski, kad augstākais virspavēlnieks, kas ir valsts prezidents. Un tur būtu jāpieņem kaut kādi politiska lēmumi, jo tas gala rezultātā viss skar milzīgus, fantastiskus finanšu resursus pareizi. Un jautājums, vai tam apakšā ir atdeve?
un samērīgums? Manuprāt, ne. Un ļoti būtiski būtu saprast, un pienācis laiks saprast, kad ar mūsu kaimiņiem, kas ir Krievija un Baltkrievija, un kur tiešām ir reāli gan uzbrukuma, gan iebrukuma draudi, ir iespējams cīnīties vai stāvēt pretim pilnīgi citādā militārā doktrīnā. Bez jebkādām bruņu tehnikām, bez jebkādiem tiltiem pār Daugavu un citām muļķībām. Un šeit būtu laiks saprast, beidzot saprast, kad Igaunijai, Latvijai, Lietuvai, Somijai, Zviedrijai, Polijai, droši, kad arī Ungārijai, es nerunāju par Orbanu, bet runāju par Ungāriju kā valsti, Ungārijai un Rumānijai ir tikai viens veids, kā nodrošināt sevi pret Krievijas agresiju. Tikai viens. Ka visām šīm valstīm ir kodoli ieroči. Un nepieciešamie nesēji šo kodoli ieroču aizgādēji līdz Kremļa sienai. Kas izmainīsies Latvijā, ja mēs izstrādāsim nacionālo kodolu programmu un kļūsim par kodolu valsti? Kas? Es paskaidroju. Izmainīsies tas, ka Krievi, lai arī ko viņi nemuldētu savos televizoros, Latvijas teritoriju izslēgs ārā no uzbrukuma mērķiem. Mēs kļūsim par kodolu mērķi, bet ticat man, ka mēs jau tāpat šodien esam kodolu mērķis. Tāpēc nemainās pilnīgi nekas. Bet, ja tikai Krievijā krasi nepalielināsies alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju, tad viņi nekad nepieņems reālu lēmumu, kuru īstenos un nospiedīs kodola triecienu pogu pa objektiem vai mērķiem Latvijas teritorijā. To pašu nedarīsim arī mēs. Tas arī ir skaidrs. Bet viņi zinās, ka ja viņi kaut ko darīs, mēs uz to varam atbildēt. Un atbildēt tā, kad ir pēc tam līdzsvars. Tie tur ir debesīs, un arī mēs esam debesīs. Bet pretēji var būt, ka tikai mēs esam debesīs. Savukārt par tankiem un tanku pulkiem vai vēl kaut kam līdzīgam būtu pienācis laiks aizmirst par visām šīm te muļķībām. Jo Ukraina pierāda, ka daudz vienkāršāk ir izdalīt 1000 dževelīnus visiem pēc kārtas gandrīz vai. Un visas Krievu tanku kolonas tiek sadedzinātas saucamajā maršā. Bija ārkārtīgi vienkārša varianta, kas jau tika aprobēts ļoti sekmīgi Afganistānā. Tiek bliests pa pirmo un pēdējo mašīnu, un pārējās tiek dedzinātas izvēles kārtībā, kā mums labāk patīk. Tā tas notiek reāli. Nevis kaut kādos mūsu ministra Sprūda kunga, kuram sajēgas vispār pilnīgi nekādas nav. Viņu pazīst, viņam pilnīgi nav nekādas sajēgas vispār par armiju, vispār pilnīgi nekādas. Viņš karavīri redzējis kinofilmā. Kinofilmā, es domāju, ka pirmo reizi viņš karavīri redzēja latviešu strēlnieku stāsts vai kaut kas tam līdzīgs. Vairāk viņš neko redzējis nav, nesaprot. Kāds ir Latvijas ģeneralitātes līmenis?
Man ir grūti spriest. Grūti spriest. Nu, grūti spriest. Tas, ka viņi var veikt 220 miljonu pārtikas iepirkumu bez konkursu, tas ir skaidrs. Par vispārējo ir dziļas šaubas. Tiešām dziļas šaubas. Un kā pielikumu Latvijai kā kodola valstī, es atkārtot piedāvāju Latvijā apbruņot ar pretbruņu tehnikas ieročiem, nosauksim to tā, vai pretanku ieročiem, 200 000 rezervistu. 200 000 cilvēku lojāli Latvijas Republikai. Tajā skaitā ne tikai ar pretanku ieročiem, bet arī ar pretgaisa aizsardzības mobilajām sistēmām. Citiem vārdiem sakot, parastajiem stingeriem. Un tagad padomāsim, cik izmaksā manas piedāvātie varianti un cik izmaksā varianti, kurus piedāvā Sprūda kungs. Un padomāsim, kas ir efektīgāk un kas ir stratēģiski svarīgāk Latvijas neatkarībai. Ko dod valsts plus 200 000 bruņot rezervisti izsvaidīt pa visu valsti ar bruņojumu mājās? Tas normāliem latviešu čaļiem mājās stāv pretanku granātmetēs. Un tādi čaļi ir pa visu valsti izsvaidīti. Pilnīgi pa visu valsti. Kā jūs domājat, Krievi baigi tā gribēs te nākt iekšā? Es domāju, ka ne. Un humoram var pateikt attiecībā uz Talibanu, ko es minēju sākumā. Kā rāda Afganistāna, tad pats efektīgākais variants cīņai, tajā skaitā ar bruņu tehniku un vispār jau kādu veidu tehniku, ir 2 varianti. Viens variants ir norakstīts Hondas motocikls, uz kura brauc 2 čaļi, viens pie stūris, otrs aizmugurē ar granātmetēju plecā. Un tie izlido ārā no kaut kāda neredzama krustojuma. Tas ir nāvējošs variants, bruņu tehnikai pilnīgi nāvējošs variants. Un otrs, kas ir saistīts ar kaujas darbību, tātad šodien tā notiek pārsvarā 2-3 cilvēku grupās, karavīru grupās, kas cenšas, es uzsveru vārdu, neredzāmi kaut kur pielīst klāt un kādu nošaut, jo visu pārējo var redzēt no gaisa, un tu atkal pat netiec klāt nekur. Tāpēc tie čaļi pārvietojās ar saucamajām baltajām tajotām, uz kurām bija uzstādīti virsū gan minmetēji, gan lielkalibra ložmetēji, kas atkal ir vienkārši it kā cirkus variants. Nu, tas no cirkus saraksta, bet kas ir neiedomājami efektīvs. Un neiedomājami tas viss ir lēts. Un tas viss kopā zinātniski saucās asimetriskais karš. Es nezinu, vai mūsu aizsardzības ministrijā kāds vispār šādas lietas pēta, analizē, vai kaut kā tas viss ir pagājis garām, ka pasaule ir mainījusies, un nekad vairs nebūs otrais pasaules karš, kad tika izvērstas frontes, armijas un divīzijas un korpusi, kad lidoja lidmašīnas ar viļņiem ārprātīgākajiem 100 000 gaisā un tā tālāk, un visu bombardēja pēc kārtas un viss pārējais. Tas viss vairs nebūs. Tas nekad vairs nebūs. Tas taču ir jāsaprot. Ir jāsaprot, ka dzīve, pasaule, un tajā skaitā kara paņēmieni, iet uz priekšu. Un iet uz priekšu nenozīmē, ka tiem ir jākļūst ļoti sarežģītiem. Tiem ir jākļūst efektīgiem un lētiem. Visa ābets. Viss, ko var pateikt. Visu.